Es sveicinu jūs ar mieru un Dieva žēlstību. Mani brāļi, mūsu sērijā par pārliecības stiprināšanu sāksim ar Dieva esamības pierādīšanu, jo tas ir pamats, uz kura balstās viss pārējais. Musulmaņu skatītājs varētu teikt, nu labi, es jau ticu Dieva esamībai. Tātad šis saturs nav domāts man. Patiesībā, brāļi, pat tas, kurš divi tic Dieva esamībai, arī viņam šīs sērijas ir vajadzīgas. Kāpēc? Es minēšu 6 svarīgus ieguvumus, ko varam apkopot ar nosaukumu sakņu padziļināšana. Labas domas par Dievu. Motivācijas veidošana. Pastāvība un nostiprināšanās. Apzināties svētību. Atdzīvināt pašcīņu. Pirmais ieguvums, brāļi, ir sakņu padziļināšana, jo pārliecība ir dažādi līmeņi, nevis tikai viens. Kā tas ir? Vai tad cilvēks nav vai nu ticīgs, šaubīgs vai noliedzējs? Vai pārliecība nav stingra ticība, kura neietekmē šaubas? Jā, bet arī šai ticībai ir dažādi līmeņi. Kad tu tici Dieva esamībai ar stingru, nelokām pārliecību, kuru neietekmē šaubas, tu esi pārvarējis nepieciešamo robežu, tas nozīmē, ka esi izkļuvis no šaubu un vilcināšanās pievilkšanās. Taču pēc tam cilvēki atšķirās savā lidojumā. Ej dārzā un paskaties uz visiem tā kokiem, tie visi ir dzīvi koki, kas stāv uz saviem stumbriem. Jā, bet vai tie visi ir vienādi? Nē, tu atradīsi koku, kura saknes ir tuvu zemes virsmai, tāpēc to ir viegli izraut, kamēr cits būs ar dziļām saknēm, kuru ir grūti izraut, un vēl cits būs ar vēl vairāk un dziļākām saknēm. Tā tad nav nekāda cerība to izraut jebkad. Varbūt to var nocist vai nogalināt, bet izraut nekad. Tāpat ir ar pārliecību cilvēku dvēselēs. Varbūt grupa musulmaņu, kuriem visiem ir dzīva pārliecība, gluži kā šie koki ir dzīvi. Bet cik ļoti atšķirās to noturība? Cik ļoti atšķirās to noturība, kad tie saskaras ar pārbaudījumiem? Arī šie koki nekad nav vienādi savā augļošanā. Daži no tiem nāk par labu tikai pašiem sev, bet citiem augļi krīt cilvēkiem un tie sniedz tiem ēnu. Tāpat ir ar pārliecību. Tāpēc pat tam, kuram ir pārliecība, ir jālaist savs pārliecības koks, lai tas neizkalstu un nenomirtu, bet gan augtu, nestu augļus, dotu labumu un dziļi iesakņotos. Viens no svarīgākajiem laistīšanas veidiem ir pārdomas, ko mūsu kungs ir mudinājis ar vārdiem, un viņi pārdomā. Un viena no dižākajām pārdomām ir pārdomas par Dieva visvarenā eksistences pierādījumiem, un Dievs palielina vadību tiem, kas ir vadīti. Ibrahīms, draugs, lai miers ir pār viņu, saprata pārliecības līmeņu atšķirības, lai gan viņš pats bija izcils savā pārliecībā. Un tomēr viņš vēlējās sasniegt visaugstāko tās paskāpi, un kad Ibrahīms sacīja, kungs parāda man, kā to atdzīvina mirušos, viņš sacīja, vai tad tu netici? Viņš atbildēja, jā, tas nozīmē, man ir nelokāma ticība bez šaubām, lai mana sirds būtu mierīga. Ibn Ašūrs skaidro, tas nepieciešams, lai zināšanas nostiprinātos un no pārdomām kļūtu par tiešu pārliecību, kas gūta redzējumā un skaidrā atklāsmē. Un lai zināmais atklātos tā, ka vairs nav nepieciešams atkārtoti meklēt pierādījumus vai atspēkot šaubas prātā. Tas nozīmē, ka Ibrahīms, lai miers ir pār viņu, it kā saka, es vēlos pilnībā nostiprināt šo pamatu augšām celšanās pēc nāves patiesību, nostiprināt to tik stingri, lai varētu uz tā balstīties un lai izbaudītu pārliecības mieru, un lai man vairs nebūtu jāatgriežas pie šī jautājuma, nepieciešamības to pierādīt vai atbildēt uz jautājumiem. Šī mūsu sērija ir domāta, lai tu izbaudītu pārliecības mieru un sirds mieru. Otrs ieguvums ir labas domas par Dievu. Jo mūsu pieeja Dieva esamības pierādījuma apskatīšanai nebūs sausa vai bezjūtīga. Patiesībā, papildus pārliecības nostiprināšanai par viņa esamību, mērķis ir arī padziļināt mīlestību pret Dievu, kā arī pārliecību par viņa taisnīgumu, gudrību un žēlsirdību. Jo vairāk tu aplūko Dieva esamības pierādījums un viņa reliģijas patiesuma pierādījums, jo vairāk pārliecinies par viņa žēlsirdību, ka viņš ir devis visus šos pierādījumus. Un tu sāki sev, visi šie pierādījumi, visi šie argumenti, cik tu esi žēlsirdības mans kungs pret saviem kalpiem. Tava pārliecība par Dievu taisnīgumu tikai pieaugs, kad viņš sodīs tos, kuri pēc visa tā tomēr viņu noliedza. Un tu patiesi sapratīsi, ka cilvēkiem pēc visa tā nav nekāda argumenta vai attaisnojuma pret Dievu.
Ir musulmaņi, kuri patiesi ir pārliecināti par Dieva esamību, bet viņiem ir patiesa problēma šajā jautājumā. Viņas moka sajūta, kāpēc tiek sodīts neticīgais, kurš nav pārliecināts par Dieva esamību vai islāma patiesumu. Un tas noved ticīgo cilvēku pie sliktām domām par Dieva žēlastību un taisnīgumu. Ticība Dievam, mani brāļi, sastāv no pārliecības, sirds darbiem, valodas darbiem, tas ir runas un ķermeņa darbiem. Mēs teicām, ka pārliecība nav vienā līmenī, un tai nepieciešama nostiprināšana, sakņošana un laistīšana, pārdomājot viņa esamības pierādījums, kā arī sirds darbi, Dieva mīlestība, pārliecība par viņa taisnīgumu un labas domas par viņa gudrību un žēlastību. Arī tas prasa pārdomas par viņa esamības pierādījumiem. Un ja tev ir pārliecība, bet sirds darbi ir sajaukti, domas nav labas un krūtīs ir šaubas, tad pārliecības gaisma paliks aizsekta. Tāpēc pārliecība, par kuru mēs runājam, ir divējāda. Pārliecība par Dieva esamību un pārliecība, ka Dieva esamības pierādījumi ir pietiekami, dziedinoši, skaidri un saistoši, un ar tiem tiek uzcelts pierādījums par radību. Trešais ieguvums ir motivācijas veidošana. Pārliecība tādā nozīmē, kādu mēs to izskaidrojām, ir tavs dzinējspēks visam, kas notiek pēc tam. Tā ir dzinējspēks, kas atkarībā no tā stipruma ļauj tev sākt kustību, pārvarēt šķēršļus un kāpt kalnos. Jo vairāk tu nostiprini pārliecības jautājumu, jo tev atliek tikai darboties un ar spāru un dzīvīgumu doties pa ceļu uz paradīzi. Un tavos spēkos uzplauks apslēpti enerģijas avoti, kas kalpos Dieva reliģijai, pastāvībai viņa pavēlēs un aicinājumam pie viņa ar apņemību, nelokāmību un neatlaidību. Jo vairāk tu laisti pārliecību, jo vairāk atjaunojas aktivitāti un izzūd kūtrums. Tāpēc pirmais apraksts, ar kuru Dievs raksturoja divbijīgos savā cēlajā grāmatā, pašā Al-Bakara sūras sākumā ir: tie, kas tic apslēptajam, tie, kas tic apslēptajam. Šis ir dzinējspēks lisam. Bet, ja saknēs ir kāds trūkums, tas ietekmēs arī augli. Ceturtā atziņa, mani brāļi, ir pastāvība stiprināšana. Mēs dzīvojam laikā, kas ir pārbaudījumu laiks, un cik gan daudz šo pārbaudījumu ir izrāvuši cilvēks no viņa ticības, no viņa ticības. Musulmaņu pienākums sargāt sevi un dziļi iesakņot savu pārliecību, lai noturētos pārbaudījumu vētrās un stiprinātu arī tos, kas ir viņam apkārt. Pārdomā kopā ar mani Ibn Teimijas, lai Dievs viņu apžēlo teikto, lielākā daļa cilvēku, kad viņi pieņem islāma ticību pēc neticības vai piedzimst kā musulmaņi un ievēro tās likumus, un ir paklausīgi Dievam un viņa sūtnim, tad viņi ir musulmaņi un viņiem ir vispārēja ticība, bet patiesas ticības ienākšana viņu sirdīs notiek pakāpeniski, ja Dievs viņiem to dāva. Citādi daudz cilvēku nesasniedz pārliecību un neiesaistās cīņā par ticību. Ja viņiem rastos šaubas, viņi šaubītos. Ja viņiem tiktu pavēlēts doties džihādā, viņi to nedarītu. Viņi nav ne neticīgie, ne liekuji, bet viņam nav tādas sirds zināšanas, izpratnes un pārliecības, kas spētu atvairīt šaubas. Tātad šie ir cilvēki, kuriem ir vispārēja ticība, bet tā nav dziļa viņu dvēselēs, tāpēc viņi ir apdraudēti. Pat ja tu, brāl, esi apmierināts ar savu pārliecību, kā ar taviem bērniem? Vai tu vari viņam palīdzēt nostiprināt pārliecību un ticību? Kā ir ar taviem tuviniekiem, mīļajiem un apkārtējiem? Mēs dzīvojam laikā, kad notiek ideoloģisks karš, kas grauj pašus pamats un saknes, lai liktu musulmaņiem šaubīties par savu kungu visaugstāko. Mūsdienās mēs bieži dzirdam par cilvēkiem, kuri sūdzas, ka viņu bērni, brāļi vai mīļie ir ietekmējušies no šaubām. Vai tu spēti izturēt, ja kāds tev mīļš cilvēks nomirtu neticībā vai šaubās? Dievs visaugstākais teica, un mēs padarījām dažus no viņiem par vadoņiem, kas vada pēc mūsu pavēles, jo viņi bija pacietīgi un pārliecināti par mūsu zīmēm. Jo augstāk tu kā pārliecības pakāpēs, jo vairāk esi cienīgs būt starp tiem vadoņiem, ar kuriem Dievs stiprina reliģiju. Tavā priekšā var parādīties šaubas par Dieva esamību vai no kāda, kurš patiešām meklē atbildi, vai arī no kāda, kurš apšauba tavu ticību un vēlas tevi apkaunot. Ir atšķirība, vai tu mulsi izvairīsies atbildēs ar dusmām vai virspusēji, kas šim šaubīgajam sagādā prieku un ļauj viņam caur tevi gūt iedomātu uzvaru par tavu ticību. Un no otras puses, vai tev ir pārliecinoša atbilde, kas apklusina ļaunprātīgo, vada apjukušos un dziedē sirdis?
Tāpēc saņemies, nāc un pievienojies mums. 5. priekšrocība tev kā musulmanim, pārskatot Dieva esamības pierādījumus, ir apzināties Dieva žēlastību pret tevi, kad redzi milzīgo atšķirību starp to, kurš tic Dieva esamībai, un to, kurš to noliedz. Tu sajutīsi, kā nekad agrāk, daudzu pantu nozīmi. Neredzīgais un redzīgais nav vienādi, tāpat kā tumsa un gaisma, ēna un karstums. Dzīvie un mirušie nav vienādi. Tu dziļi sapratīsi Dieva vārdus, vai neredzi tos, kas strīdas par Dieva zīmēm, kā viņi tiek novirzīti no patiesības. Tu to sapratīsi, kad redzēsi, kādas sekas ir Dieva noliekšanai, kā tās ved cilvēku dziļā bezdibenī, un tas vēl vairāk stiprinās tavu pieķeršanos savai ticībai, tavu piederību tai un apziņu par Dieva žēlastību pret tevi. Ibn Teimija savā darbā Minhāža Sumna minēja, ka Umar ibn al-Hattābs, lai Dievs ir ar viņu apmierināts, teica, islāma saites tiks atrautas pa vienai, kad islāmā uzaugs paudze, kas nepazīst džahiliju, neziņas laikmetu. Jā, jo šie cilvēki nesaprot islāma svētības dižinumu, un viņa apziņā attālums starp patiesību un maldiem ir sarucis. Tāpēc viņiem ir tik viegli atrauties no islāma saitēm un iekrist šaubu un apmaldīšanās ielējās. 6. iegūms ir lepnuma atdzīvināšana, pārdomājot Dieva esamības pierādījumus. Tu izjūti lepnumu un saskaņu ar sevi, kad atklāti izrādi savus reliģijas rituālus un aicini uz to, jo apzinies, ka esi uz skaidra patiesības ceļa. Un tas, ko tu atklāji un uz ko aicini, un tas, kurā citi ir kļuvuši vāji, tavas reliģijas rituāli, tava aicināšana uz labo un atturēšana no ļaunā, tas viss balstās uz visaugstāko un dižāko patiesību, par kuras pareizību tu nešaubies ne mirkli. Tev nebūs jāmaina savs izskats vai jāslēp savs islāma identitātes iezīmes, lai cik tev pieņemtu. Tev nebūs jāmaina savs hidžābs vai uzvedība, lai citi tev pieņemtu. Tu nejutīsies svešs, pat ja iesi pret straumi, jo tu jūties kā pamats, jo esi uz šī patiesības ceļa. Un tavā prātā skan, cilvēki, vai jūs neredzat to, ko redzu es? Vai jūs neredzat šo sauli pašā dienas vidū? Personīgi, brāļi, katru reizi, kad es pārdomāju pierādības par Dieva esamību, es izjūtu šo cieņu, šo saskaņu un vēlmi vest cilvēks pie paklausības savam kungam, visvarenajam. Visu šo iemeslu dēļ šīs sērijas, kurās mēs aplūkojam pierādījumus par Dieva esamību, nebūs noderīgas un svarīgas tikai tiem, kuri šaubās vai noliedz un meklē patiesību, bet arī katram musulmanim, lai padziļinātu savas saknes un uzlabotu savu domāšanu par savu kungu, stiprinātu savu motivāciju un paliktu stiprs un nelokāms un apzinātos Dieva dāvāto žēlastību tev un atdzīvinātu pašcieņu sevī ar Dieva gribu. Nākamajā sērijā, ja Dievs dos, mēs sāksim ar iedzimtajiem pierādījumiem par viņa esamību. Un miers, Dieva žēlastība un svētība lai ir ar jums.